Esi sveicināts ikdienas maizes kanālā. Šoreiz es gribu padalīties ar jums par kādu organizāciju, kurā es esmu iesaistījusies, kas ir saistīta ar kristiešu vajāšanām. Viņu sauc organizācija Porte Ouverte, tas ir franciski Open Doors vai atvērtās durvis. Šī organizācija tika izveidota 1955. gadā ar brāli Andreju. Brālis Andrejs devās uz Poliju, uz Varšavu, un viņam bija iespēja atbalstīt un sniegt un dot arī bībeles Polijā dzīvojušiem kristiešiem Padomju Savienības laikā. Tie ir vieni no kristiešiem, kas slēpās, un brālis Andrejs stiprināja viņu ticību un palīdzēja dabūt bībeles. Un tā šī kustība aizsākās, un šodien šī organizācija šajā gadā viņa svinēja 70 gadu pastāvēšanu. Un šī organizācija atbalsta kristiešus visā pasaulē un sniedz viņiem atbalstu gan fiziski, gan morāli. Šī organizācija ir Francijā un Beļģijā, bet ir arī 25 citi biroji visā pasaulē. Šī organizācija tika izveidota tādēļ, lai atbalstītu kristiešu viņu ticībā, tie, kas tic uz Jēzu Kristu. Es gribu padalīties par to, ka tika izveidots tāds kā saraksts, indeks ar 50 valstīm, kas ir tad, kurās ir kristieši ar vajāšanām. Un šis indeks, šīs saraksts ir daudz plašāk. Tieši šajā gadā tika atzīmēta 78 valstis, kurās ir kristieši ar vajāšanām, bet 50 ir valstis, kurās ir spēcīgāki un visvairāk. Un pēc noteiktām pazīmēm, kā tiek raksturot un kā tiek novērtēts, kāpēc šīs tieši valstis ir viskritiskākās un mazāk kritiskas. Un 3 visbīstamākās valstis, kurās atrodas kristieši, tā ir Ziemeļkoreja, Somālija un Jemena. Protams, ir ļoti daudz citas valsts, un es domāju, ka mēs ņemsim laiku, lai lūgtu par katru no šīm valstīm, jo katrai valstī ir savas īpatnības un savas vajadzības, un es padalīšos citās reizēs vairāk. Šoreiz es vienkārši gribēju apskatīt vispār saistībā ar šo organizāciju. Vieni no kritērijiem, kā tiek vērtētas šīs valstis, šajās valstīs ir likumi. Un katrs ticīgais vai neticīgais pakļaut šiem likumiem. Un viens no likumiem, piemēram, Ēģipte, Uzbekistānā ir, ka viņi nedrīkst izpaust savu ticību. Savukārt citās valstīs ir, kad viņi nedrīkst mainīt ticību, kā piemēram tos austrumos, kā arī musulmaņu tautības iedzīvotāji. Es padalīšos mazliet ar statistiku, un statistika rāda, ka ir 380 miljoni kristieši, kas tiek vajāti. Tātad viens kristietis no 7 tiek vajāts visā pasaulē. Kā mēs redzam šajā sarakstā, 2025. gadā bija nogalināti kopumā 4476 kristieši, 3100 no tiem bija Nigērijā. Kopumā ir ietekmētas 7679 draudzes, un 4000 no tām ir Randā. 4744 kristieši ir apcietināti, un 2000 no tiem ir Indijā. Tā kā ļoti liels ir procentuāls skaits kristiešu, kas tiek vajāti savas ticības dēļ. Iespējams, mums pašiem ir nācies piedzīvot kādus dažādus uzbrukumus gan ģimenē vai arī sabiedrībā saistībā ar mūsu ticību Jēzum Kristum un to, ka mēs to izpaužam varbūt skaļi, jo saskaramies ar kādu nonicināšanu, izsmiešanu,
aprunāšanu, tās ir morālā veidā, bet mēs varbūt netiekam ietekmēti fiziski, sisti, spīdzināti, vajāti. Es ticu, ka mums ir jābūt stipriem mūsu ticībā un jāpaļaujas uz Dievu un neslēpt to, kas mēs esam. Jo, ja es saku, lai mēs izpaužam to, kam mēs ticam. Jo, ja mēs aizlieksim ticību, viņš arī aizliegs mūs Dievu priekšā. Es jums likšu apakšā zem video kādas mājaslapas, kur jūs varat apskatīties. Diemžēl latviski nav tāda organizācija Latvijā. Jūs varat atrast informāciju angļu valodā un vācu angļu valodā, franču valodā. Tu kā YouTube kanāls jūs varat redzēt. Mājaslaps jums piedāvāja franču valodā un angļu valodā. Bet iespējams, ka ar tulkošanu varat uzspiest uz tulkošanu, ka Google jums iztulko. Un mēs varam atbalstīt šo organizāciju, protams, ziedojot, lūdzot un iesaistoties brīvprātīgi paši. Es gribu aicināt, ka mēs kopā lūdzam par šo organizāciju un par viņu dažādām vajadzībām un arī pateikties Dievam par to, kas jau ir izdarīts un par to, cik lieli bijuši Dieva brīnumi caur šo organizāciju, kad daudzi kristieši tiek atbrīvot no cietumiem, ka viņu vajadzības tiek nodrošināts un ka viņu ticība tiek stiprināta un ka viņi pat atved pie Kristus arī savus ienaidniekus. Un tiešām Dievs ir varens Dievs un viņam viss gods un viss slava, un tāpēc pateiksimies viņam un pielūksim viņu un meklēsim viņu vaigu ikdienā un lūdzot arī par tiem, kas ir grūtībās, par tiem, kas ir vajāšanās, par tiem, kur ticība tiek apspiesta. Mēs varam pateikties Dievam, ka šodien mums ir iespēja liecināt par mūsu ticību, iespēja liecināt, ka mūsu ticība ir brīva, ka valstī pašlaik tu vari brīvi izpaust savai ģimenei un liecināt par to. Jo iespējams, ka nāks citi laiki, kad tev būs jāslēpjas, ka tev būs grūtības, bet Dievs ir žēlīgs Dievs un mēs varam iestāties lūkšanās pašlaik par tiem, kam tā ir nepieciešama. Tāpēc lūksim kopā. Dievs, es Tev pateicos par visu, ko Tu esi līdz šim darījis, ka liela ir Tavu brīnumu darbi, Dievs, un paldies par organizāciju Atvērtas durvis, Dievs, un paldies, ka Tu esi atbalstījis caur šo organizāciju tik daudz kristiešu, brāļus un māsas Kristu, kas ir bijuši grūtībās un kas ir meklējuši Tavu vaigu, Dievs, un Tu esi uzklausījis viņus caur šo organizāciju, un ka Tu esi palīdzējis viņu ticībā, viņu grūtos brīžos, un Tu, kungs, tiešām esi uzticams bijis, un paldies, kungs, ka šī organizācija jau 70 gadus var tikt pastāvēt, Dievs. Paldies par Tavu lielo žēlstību un uzticamību, Dievs. Tēvs, es Tev lūdzu, kungs, un piesauc Tavu vārdu, kungs, kad vēl vairāk kristiešu sirdis un vēl citu veidu organizācijas, kas var palīdzēt, kungs, tieši vajātiem kristiešiem un tieši grūtībās nonākušiem, Dievs, gan finansiāli, gan lūdzot, kungs, gan iesaistoties pašiem, kungs, lai apmeklētu un liecinātu un stiprinātu kristiešajos brīžos, Dievs. Un Tēvs, es Tev lūdzos par katru vienu, kas apmeklē šādu veidu kristiešus, Dievs, šajās valstīs, kur ir bīstam, Dievs, kur viņi pat riskē ar savu dzīvību, Dievs, ka Tu pasargāji vienu šīs organizācijas locekli, Dievs, kas riskē ar savu dzīvību, lai liecinātu par Tev, kungs, lai iedrošinātu, lai atbalstītu finansiāli, lai palīdzētu arī juridiski, Dievs. Es pateicos, kungs, ka Tu esi nomodā, kungs, par saviem bērniem un ka Tu turpini rūpēties, kungs. Tās es tiešām no sirds Tev pateicos, kungs, par cilvēku apsardzību, Dievs, un ka Tu palīdzi šai organizācijai,
ka viņi var labi organizēt, vadīt un dod viņiem gudrību. Un īpaši, kungs, tavu svaidījumu, kungs, runājot valsts priekšā, valsts vīru priekšā vai kādas autoritātes priekšā, kungs, ka tu, kungs, arī aizver acis, kungs, kad Bībeles tiek ievests kādā valstī, kurā tas ir aizliegts, Dievs, ka tavs vārds tiek paplašinājās šajās valstīs, Tēvs. Tēvs, es lūdzu, ka katra vajātā, kungs, ka tu stiprini viņu ticību, kungs, un gan apsardzību, kungs, fiziski, Dievs, gan morālo apsardzību, Dievs, ka viņš stipri turās ticībā, kungs, un es lūdzu apsardzību par viņu ģimenēm, kungs, par tiem, kas ir mācītāji arī, kas tiek vajāti, Dievs, un viņu ģimenēm, Dievs, stiprina viņu ticības, Dievs, un Tēvs, es lūdzu tiešām par viņu fizisko apsardzību, kungs, un tiešām pasargā viņu dzīvības, Dievs. Es lūdzu, kungs, ka tiešām tu noliec uguns mūrus priekšā, Dievs, kad nekas nevar iznīcināt, kungs, tavus bērnus, Dievs. Tēvs, es lūdzu, ka viņi ir par liecību, kungs, un kad arī tie, kas bijuši viņa ienaidnieki, kļūst par taviem bērniem, Dievs. Tēvs, tev viss lietas ir iespējams, Dievs. Tēvs, atver šīs garīgās acis, Dievs. Es lūdzu, kungs, kā labvēlību arī autoritātēm, kungs. Es lūdzu arī par garīgajām autoritātēm, Dievs, kungs. Es lūdzu tavu vienkārši tavu labvēlību visās lietās, kungs. Tēvs, es tev lūdzu, kungs, arī par kristiešiem, kas varbūt dzird šo vēsti, kas ir dzirdējuši par šo organizāciju, ka viņiem sirds ietekās atbalstīt, kungs, un lūgt par šiem vajātiem kristiešiem, Dievs, un kungs, kad mēs vairāk varam saprast, par ko tieši lūgt, un ka tu dod mums specifiski iestāties par kādām konkrētām vajadzībām, Dievs. Es ticu, kungs, ka tu uzklaus. Tās tik tiešām es tev pateicos no visas sirds, ka nekas tev nav neiespējams. Tu esi varens, Dievs, kā tu pārvērti saules sirdi, kungs, tā tu var pārvērst arī ienaidnieku sirds, Dievs. Tās es tev lūdzu, kungs, ka tu pasargi savus bērnus, Dievs, un es tev pateicos, kungs, ka tev viss lietas ir iespējams. Es dodu tev slavu, kungs, es dodu tev visu slavu, kungs, Jēzus. Un tu saki, ka mums būs jāiet cauri vajāšanām, kungs, bet tiešām tu dod pārdabīgu spēku, ka viņi var staigāt pār čūskām un skorpioniem, Dievs, un nekas viņiem nekait, Dievs. Paldies, kungs, Jēzus, paldies tev.